Tā. Jā. Pirmais dalībnieks, lūdzu, kā jūtaties šorīt? Sūdīgi, nav alus iedzerts. Es braucu ar motokrosu ķiveri, lai varu uzlikt GoPro, un tagad dēļ tām ciešanām jūs katrs te sniegsies intervijas ik pēc 5 minūtēm. Tā, lūdzu, jūs? Kas jūs esat? Braucējs. Kā jūs te gadījāties? Es nezinu. Jūs ar mums? Es piecēlos no rīta, atvēru acis un biju. Labdien! Labrīt! Uz kurien braucam? Mums viņu sazina kaut kur uz mežu, kur vedīs, tur brauks. Atbrauc un braukt vai kafiju dzert? Lai baļi. Kafiju dzert. Atbrauc. Nu, kādas jūsu domas par pasākumu? Galvenais, lai nelīst. Aha. Nu, principā jau nelīst. Nu, it kā jau nelīst, jā. Es jau teiktu, ka jau dirsā ir. Ulgas ar Artūru pazuda. Kā tēmas pazuda? Kā tēmas pazuda? Novilku uz muti? Novilku uz muti? Nē, es somu taisīt iedegāt. Aha, labi. Pagaidām jau nekas treks nebija, bet Artūrs te sola reku tūltās, ka Čerņā jābrauc iekšā šo. Es solu, jā. Jā, tas ir tavs treks, es neko nezinu. Mazais singletrēs. Es pa viņu neesmu braucis nekad mūžā. Es tur vienu vietu zinu, ka vienai vietai jābūt baigi sūdīgai tādai. To pūru mēs apbrauksim. Vai es braucu to pūru, man liekas. Ulģi, kas notika? Tur tāds baigi, nu pūrā. Apmīzies? Kāpēc mocis viss dubļains? Pa šorkatiem vajag braukt, vajag mācēt. Kas notika? Tad, kad es ielidoju tajā grāvītī savā, tad tur es viņus iebeidzu. Viņus sataisīju tā, lai es varu braukt, bet viņi bija tādi, kas čikājās. Un man liekas, ka es viņus tikko piebeidzu vēlreiz. Vispirms es iegāzos grāvī, tad sataisīju, tad nākamajā braucienā es iegāzu uz peļķē tādā, virs rumbām tādā. Un tagad dublīšos ievēlos. Jā. Nu labi, viss davai. Jā, tā kā jūs rūlējat uz vienu pusi, es uz otru un apram es tur. Vakarā tiekā. Davai, čau, Inga. Vakarā tiekamies. Visu labiņu. Labi, brauciet.
Ulģa, update. Nav ko vēl updateot. Nu, pastāst, kur mēs esam, ko mēs darām. Mēs pēc pusotras stundas esam cēsīs beidzot. Mēs esam tieši laikā. Plānojāt. Nu, tā sanāca. Tā ir. Galvenais, ka esam klāt. Kas te notiek? Te pāri jābrauc? Viņš aizbrauca ieskrējienu paņemt? Nē, neko nedarīt. A, kur jābrauc? No, pretējā virzienā. Es domāju, kāds grib var papriecāties. Nē, nu pāri, pa kurien jābrauc? Pa turieni? Līdz tam akmenim vai apkārtam. Tur viss saklāties. Te ir pa taisno ceļš. Viņš pa dziļo brauc. A, kas tad te notika? Viņš domāja brauc atpakaļ. Bet nu pagad, te tak nekā nav. Ko tad? Jā, reku vienu čūskiņa, reku otra un gatavs. Špiļka pazudusi. Kas pazudis? Špiļka pazudusi, bļa. Kuči krīt ārā? Vēl nekrīt, vēl turās. Bet kritīs? Tu jau jutīs. Vajag nofilmēt, kad krīt ārā. Ulģa, spēc ziņas priekš tevis. Kurš ir labākais mocis? Tātad Pekausena ziņo, čilī pupiņas ar malto gaļu būs. Tad jau būs. Uzkodas un brokastis arī ir. Būsim ar 17, ēst būs ap 18, alus ir. Visa dzīve ir izdevusies. Nu, kungi, stāsta tad, cik tālu mēs esam? Centrā pie topiņa. Jā, pie topiņa, pie maziņajām. Maziņās gaidām. Gribam te ar rokām pamētāties. Viņu vajadzētu, ne? Kā rumnieks. Jānis Osolīte. Tā viņa dzimta. Labi, pagaid, parunāsim ar prātīgāku cilvēku. Sveiki. Sveicināti. Ko es gribēju? Panorāma. Jā. Nu, atbraucām rekur gar grāvi to, nu, pa taciņu, pa tumsu, kā viņas sauc. Uz lejas Gauja. Tagad esam lejas ciemā pie topiņa centriņā. Un brauksim ēst kaut ko vakariņos. Uz restorānu. Viss labi. Ekspozīcija zemē ir.